Tiešām šodien ir liels gods un prieks un gandarījums būt šeit Kara muzejā. Kara muzejā arī šīs vēsmas tiek ieneses arī ar uzņēmējdarbības klātbūtni, kas taču ir ļoti nozīmīgi. Tā kā tiešām ir svarīga diena, kad mēs arī šeit kopā esam uz ekspozīcijas atklāšanu, bet vienlaikus tas ir apliecinājums. Apliecinājums tam, ka mūsu industrija, mūsu uzņēmēji, mūsu augstskolas spēj var īstenot jau lietas. Jā, daudz produktu, kas tiek arī realizēti, tiešām ir konkrēti spējīgi. Un, protams, ka tas ir ļoti svarīgi, un tiešām šodien mēs šo apliecinājumu šeit arī saņemam. Un tāpēc es gribu teikt arī lielu paldies ar visiem, ar kuriem man jums ir ikdienā ļoti cieša arī sadarbība, un mēs tiešām dzenam viens otru uz priekšu. Paldies par jūsu iniciatīvu, par jūsu gatavību, par dotu padomu. Tā kā tiešām tas ir par savstarpējo vienu otru motivēšanu, par pilnveidošanos. Mēs noteikti esam gatavi to darīt no savas puses, bet vēlreiz tas noteikti ir jādara kopsolī, kopdarbā, ar padomu, ar ieteikumiem, jo mums interesi visiem ir vienādi. Lai mēs tiešām spēcīgi attīstītu šeit industriju, lai mēs izmantotu mūsu potenciālu, lai mēs kļūtu spēcīgāk aizsardzībā, vienlaikus arī veicinātu un virzītu uz priekšu mūsu tautsēmniecību. Jo mēs sargājam Latviju kopā. Paldies, lai mums kopīgi izdodās, un ekspozīcija ir tikai viens solis šajā ceļā uz šo kopīgo mērķi. Paldies!